Diena apmācību dalībnieki. Prieks jūs sveicināt šajā dienā. Prieks, ka esat pievienojušies. Un es domāju, ka mums visiem kopā noteikti būs ārkārtīgi interesanta, izzinoša un vērtīga diena, jo šajā dienā ir paredzēti vairāki stāsti, kas manā izpratnē ir ārkārtīgi svarīgi mūsu jaunajai paudzei un mums pašiem jau patiesībā sakot arī. Mans vārds ir Kristīna Garklāva, un es šodien arī būšu šīs dienas pavadonis un pastāstīšu nedaudz par to, kas tad mūs šajā dienā sagaida. Tātad šodienas apmācības temats ir pusauģu un jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem. Un šīs apmācības ir paredzētas HIV profilaks punktu darbiniekiem, kā arī atsevišķu jauniešu centru darbiniekiem, un tās organizē un finansē slimību profilaks un kontroles centrs HIV profilaks punktu attīstības ietvaros, lai veicinātu arī darbinieku kompetences pilnveidi, lai mēs visi kļūtu zinošāki. Tā kā paldies par to. Un šodien mūs arī sagaidīs vairāki šajā tematā tiešām pieredzējuši un zinoši lektori no biedrības Papardes Zieds. Un tie būs Anija Albertiņa, viņa runās par sarunu veidošanu ar jauniešiem, drošas vides izveidi, palīdzības resursiem un daudziem citiem aktuāliem jautājumiem. Tāpat šodien šeit būs arī Gunita Jankovska. Viņa stāstīs par drošām romantiskajām attiecībām, kontracepciju un arī pievērsīsies tematam riski. Savukārt praktiskajā daļā jūs tiksieties ar Edgaru Melgalvi un Gati Pavāru, un tad tur arī jūs kopā analizēsiet un risināsiet dažādas situācijas. Ja mēs runājam par praktiskajiem jautājumiem, tad tie arī šodien ir svarīgi, un dažus no tiem tad es jums arī tūlīt pastāstīšu. Tātad šīs apmācības tiek ierakstītas, un video ieraksts būs pieejams SPKC YouTube kontā, tā kā to noteikti varēs paskatīties vēlreiz vēlāk, lai varbūt stiprinātu zināšanas, noteikti ar tām var arī padalīties ar citiem saviem kolēģiem. Taču grupu darba norise netiks iekļauta ierakstā, kas ir ļoti svarīgi, jo tā tiks saglabāta arī konfidencialitāte, lai jūs tad varētu droši piedalīties, dalīties savos jautājumos un arī pastāstīt varbūt par situācijām, kuras jūs esat pieredzējuši, kā esat rīkojušies un kas varbūt ir tad tie galvenie ieteikumi. Jautājumus par pirmo daļu es aicinu rakstīt slido.com, ievadot QR kodu, tātad hashtags SPKC, un tos tad es arī uzdošu lektorēm Anijai un Gunitai pirmās daļas noslēgumā. Tā kā noteikti priecāsimies par jūsu visu iesaisti un jautājumiem. Pirmās daļas laikā arī lūgums mikrofonus un rokas pacelšanas funkciju nelietot. Visu komunikāciju mēs lūdzam veikt tikai Zoom chatā, un ja gadījumā ir kādas tehniskas problēmas, kaut kas neizdodas vai neizdodas kaut kādas tehniskas lietas, tad noteikti arī jūs čatā varat ierakstīt par tām, un tad mēģināsim arī tās risināt un palīdzēt. Kas vēl ir svarīgi arī apmācību beigās, jūs saņemsiet saiti un novērtējuma anketu. Apliecinājums par dalību tiks izsūtīts tikai tiem, kas aizpildīs, un tad arī pēcāk iesniegs šo anketu. Tā kā to arī noteikti ņemiet vērā un noteikti aizpildiet arī šo anketu. Un es noteikti arī aicinu sagatavoties tādai aktīvai līdzās būšanai un līdzdalībai, gan uzdodot jautājumus pirmajā daļā Zoom chatā, gan arī, protams, iesaistoties diskusijās un grupu darbos mācību otrajā daļā. Un 3, starp citu, aktīvākajiem dalībniekiem mēs esam sarūpējuši arī kādas īpašas pārsteiguma balvas, kas noteikti jums noderēs, un tās ir Jāņa Rozes grāmatnīcas dāvanu kartes. Tad arī šodien, pieslēdzoties šai sarunai, jums bija iespēja atbildēt uz jautājumu, un šis jautājums bija: kāda, jūsuprāt, ir pieejamākā kontracepcijas metode? Un varbūt šobrīd mēs tad varētu paskatīties, kas tad ir tās sasūtītās atbildes, un skatāmies, un te redzam, ka absolūti dominē vārds prezervatīvi. Vēl ir tādu smaidiņu atturēšanās. Protams, ka par šiem tematiem tad mēs arī šodienas gaitā runāsim vairāk un pievērsīsimies tam pavisam nopietni gan par pieejamību, gan par iedarbību un, protams, par dažādām situācijām, kurās tad gadās iekļūt. Un tagad tad par tām lekcijām. Es ļoti priecājos dot vārdu pirmajai šīs dienas lektorai, un tā ir Anija Albertiņa. Viņa ir biedrības Papardes Zieds veselības veicināšanas konsultante, un viņa dalīsies ar zināšanām par to, kā tad veidot uzticēšanos un sarunas ar jauniešiem, kā arī par drošas un atvērtas vides nozīmi šādu tematu apspriešanā. Ani, aicināšu tevi piebiedroties man
un pamazām jau iesildīties, gatavojoties savam stāstam. Nu, cik kā tev šķiet vispār ir grūti tie temati, tā kā tu sacītu no ekspertas puses, ņemot vērā, sapcīt, to, ka mūsu laikos bieži vien jaunieši ir pieraduši, ka viņi atbildes var rast arī nedrošos avotos, piemēram, TikToks ir diezgan svarīga dzīves daļa, vai nē? Un tur tās sarunas kaut kur aizplēna un nešķiet varbūt vairs tik svarīgas, ne? Kā tur ir? Nu, šīs tēmas ir svarīgas un it īpaši mūsu jauniešiem, un viņas īstenībā, es nemelošu, ka viņas ir vienkārši. Arī jauniešiem viņas uztvert ir sarežģīti, bet tāpēc ir svarīgi veidot šo vidi, piemēram, klasē, ka mēs dodamies stāstīt, ka mēs veidojam šo drošo vidi attiecīgi jauniešiem, kad viņi spēja atvērties un viņi arī saprot, ka šeit ir tāda anonimitāte arī ievērot. Spēja uzdot jautājumus, jā. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Nu, ko? Vārds tev, lūdzu. Paldies, Kristīna. Jā, labdien visiem! Un tad mēs iesāksim ar to, kā tad veidot drošu sarunu ar jauniešiem. Un šī atklātā saruna ir ļoti svarīga, jo tas ļauj justies jauniešiem drošiem un arī saprastiem. Un tas ir būtiski viņu emocionālajai un sociālajai attīstībai. Mūsdienās jaunieši un pusauģi saskaras ar dažādām problēmām un izaicinājumiem. Viens no tiem ir komunikācija ar apkārtējiem, un aizvien biežāk parādās grūtības un trauksme, kaut trauksmes simptomi, ja, piemēram, ir jāuzzvana kādam vai ir mutiski jākomunicē ar kādu. Un tas var izraisīt šīs problēmas, komunicēt arī ar speciālistu un uzdot šos sev interesējošos jautājumus, kas var būt arī tādi intīmi jautājumi priekš jaunieši. Jā, šajā lekcijā es teikšu jaunieši ar domu, kad es aptveru visu grupu, gan pusauģi un jaunieši. Tātad, lai man būtu vieglāk jums pasniegt informāciju un lai jūs vieglāk arī uztvērtu. Jaunietis pie jums ir griezies ar kaut kādu problēmu, un viņš meklē iespējams kaut kādu risinājumu vai atbildes, un viņam šī vizīte iespējams jau ir tāds liels solis, un tas arī mums ir jāsaprot. Šajā brīdī speciālists ir tā uzticamības persona, pie kā jaunietis ir vērsies, un ir svarīgi dot drošu vidi atvērtai sarunai, kas iedrošinātu jaunietim būt arī atvērtam un runāt par savām problēmām. Turpmāk mēs izskatīsim šos galvenos pamatprincipus, kas būtu jāievēro. Tomēr es gribu, lai jūs pieturat prātā, ka katrs gadījums jau būs atsevišķs, un arī katrs jaunietis, kā komunicēt ar viņu, tas tomēr būs arī individuāli. Vecuma īpatnības. Tipiskas attīstības jaunietis spēj saprast informāciju jau kā īstenībā pieaugušais, bet tomēr ir jāpievērš uzmanība kaut kādām niansēm. Piemēram, izvairīties no žargona un sarežģītiem terminiem, kas pat pieaugušiem īstenībā var būt izaicinājums, ja speciālists runā kaut kādos terminos, ko mēs nesaprotam. Un tāpat ir arī jaunietim. Runājam jaunietim saprotamā valodā. Esam godīgi un atklāti pret viņiem, bet neaizskaroši. Mēģinam izmantot es paziņojumus, lai izteiktu kaut kādas varbūt savas jūtas un bažas, ja tādas ir jāizsaka. Piemēram, es uztraucos. Varam izmantot arī kaut kādus palīgu līdzekļus, piemēram, kas palīdzētu paskaidrot kaut kādu sarežģītāku terminu, vai tās būtu bildes, vai tie būtu kaut kādi maketi vai video, vai varbūt vienkārši pildspalva un papīrs, un to mēģināt uzzīmēt un parādīt šādā veidā jaunietim. Svarīgi ir jautāt atvērtos jautājumus, kas veicina šo dialogu un izvairīties no slēgta tipa jautājumiem. Un sarunas par sensitīvām tēmām nedrīkst sasteigt tiešām. Jaunietim ir jājūtas droši šajā konsultācijā un pārliecinātam, ka viņam ir pietiekami daudz laika arī, lai izteiktos. Tāpēc arī mēs parunāsim drusciņu vēlāk par aktīvo klausīšanos. Un ir svarīgi, ka pieaugušais ir... ka pieaugušais nevis ir, bet pieaugušais nav steigā vai pieaugušais īstenībā nav sasprints, arī, jo jaunietis to noteikti arī pamanīs. Ir tāda dialoga izveida un valodas izvēle. Kā jau es iepriekš minēju, izmantojam
vienkāršu valodu, bez sarežģītiem terminiem. Sarunas drošas vides radīšana ir ļoti svarīga. Jaunietim ir jāzina, kad viņus neapvainos, nenosodīs, nesmiesies par viņu jūtām vai par viņu problēmu. Un izvairamies varbūt teikt kaut kādus tu vienmēr vai tev vajadzētu kaut ko darīt. Šīs frāzes varētu izklausīties tā ļoti uzbrukoši īsnībā. Koncentrējamies tieši uz problēmas risināšanu, nevis uz kaut kādu vainīgo meklēšanu. Jaunietim var šķist, ka viņa problēma ir milzīga, pat ja pieaugušiem tā šķiet ļoti sīka. Tāpēc nekad nenoniecinam jauniešu problēmu un mēģinam izvairīties arī no frāzēm ai, tas jau nekas, vai citiem cilvēkiem jau ir grūtāk. To noteikti jaunietis uztvers sāsināti. Bet, protams, varbūt arī otrādā, kad jaunietis, piemēram, uzskata, ka viņa problēma varbūt nemaz nav tik liela. Viņš ir sadūšojies, viņš ir atnācis uz šo konsultāciju vai atnācis parunāties, un viņam šķiet, ka tā problēma nav tik liela. Un tajā brīdī īsnībā ir jāpalīdz jaunietim saprast, ka jā, šī arī ir problēma, bet arī pateikt, ka tu pareizi darīji, ka tu atnāc pie manis, tu pareizi darīji, ka tu man uzjautāji šo jautājumu un apstiprināt, ka jaunietis ir darījis pareizi, kā arī pateikt, ka es tev palīdzēšu, kā spēšu, tā teikt, savu zināšanu robežās. Mēģinam iesaistīties sarunā ar visu uzmanību, apstiprināt jauniešu jūtas, piemēram. Es saprotu, ka tevi tas satrauc, varam teikt. Es sajūtu vai es jūtu, ka tu jūties aizvainots. Atspoguļojam šo jauniešu teikto, lai pārliecinātos par to, ka mēs esam sapratuši viņu. Esam realistiski un izvairamies no kaut kādas pārmērīgas dramatizācijas. Moralizēšana var radīt pretestību un noslēgšanos jauniešos un koncentrējamies uz dialogu, nevis uz kaut kādu lekcijas lasīšanu šajā brīdī, bet tiešām mēģinam veidot dialogu. Izskaidrojam arī konfidencialitātes nozīmi, kad protams, ka tas, ko mēs runājam, paliek starp mums, bet, protams, kad ir atsevišķi gadījumi, piemēram, ja jaunietis tiešām dalās ar informāciju, ka viņš grib nodarīt sev pāri vai kādam citam, tad šajā gadījumā mūsu uzdevums ir ziņot tālāk. Kas tad ir šī aktīvā klausīšanās? Ir jāmācās ne tikai dzirdēt, bet klausīties un aktīvi klausīties. Un ko tad tas nozīmē? Acu kontakts. Mēģinam veidot acu kontaktu ar jaunieti. Nevis skatāmies kaut kur griestos vai uz kādu skaistu gleznu vai ārā pa logu, bet tiešām pievēršamies jaunietim un parādam jau, ka es tevi redzu, es tevi dzirdu un klausos tevī. Ķermeņa valoda ir nozīmīga. Arī balss tonis ir nozīmīgs, lai viņš nebūtu pārāk kluss vai pārāk skaļš un draudīgs, bet tiešām tāds mierīgs. Un šajā gadījumā arī sejas izteiksmē būtu nozīme, kad mēs reaģējam arī ar seju. Mēs aktīvi piedalāmies sarunā, un tas nenozīmē visu laiku pārtraukt jaunieti, bet ik pa laikam mēs varam iestarpināt ar vai jā, vai es saprotu, vai pamāt ar galvu, kā jau es iepriekš rādīju. Mēs varam iestarpināt un, piemēram, pajautāt, lai precizētu kaut ko. Ko tu domāji ar šo? Vai es pareizi sapratu, piemēram. Klusuma brīžiem arī ir ļoti liela nozīme, un nevienmēr viņus vajag aizpildīt. Vajag ļaut jaunietim padomāt, apdomāt, ko viņš ir teicis un ko viņš teiks arī tālāk. Klusuma brīži ir īstenībā jājūt, jo ja viņi būs pārāk gari, tad tas var palikt tā neveikli gan jaunietim, gan arī speciālistam. Tāpēc īstenībā šis ir jājūt. Un ja, piemēram, šis klusuma brīdis ir pārāk liels, tad šajā brīdī ir ideāls laiks, lai uzdot kādu jautājumu, un tātad atvērta tipa jautājumu vai precizējumu. Mēs varam arī mēģināt atspoguļot to, ko jaunietis ir teicis,
un, piemēram, atspoguļot kaut kādas viņa sajūtas un pārliecināties īstenībā, vai viņš tiešām tā jūtās. Mēs varam veidot parafrāzi, tātad klienta paustās domas izteikt saviem vārdiem. Ja es tev pareizi sapratu, tad, un skatāmies, ko viņš ir teicis, jā, mēģinam parafrāzēt šo. Citiem vārdiem sakot, piemēram, pēc tava teiktā es saprotu. Nu, tie ir vieni no piemēriem. Svarīgs ir arī telpas izkārtojums. Un ir svarīgi saprast, ka būtu labi, ka jaunietis sēž tomēr ar skatu uz durvīm, nevis ar mugurpusi, jo tas kādā jaunītī var izraisīt stresu. Jo viņš nezina, kad varbūt tās durvis ir vaļā, varbūt kāds pēkšņi ienāks, un tas var izraisīt tādu nevēlamu stresu. Tāpēc labāk, lai jaunietis īstenībā redz durvis, ka viņas ir ciet šajā brīdī, piemēram, kad neviens nenoklausās un kad neviena tur nav. Ir svarīgi iekārtot telpu mājīgi, varam ielikt kādus vienkāršus dekorus, kas nebūtu pārāk uzkrītoši, un svarīgi arī ir telpas funkcionalitāte. Piemēram, loks, lai varētu izveidināt telpu. Svarīgi ir tas, ka telpā ir pieejams, piemēram, ūdens, salvetes, kaut kādi rakstām piedarumi, papīrs, informatīvie materiāli ir tepat blakus, ko jaunietim iedot un parādīt, kā arī, piemēram, par to logu. Īstenībā jau arī svarīgi, kad nesēžam pret logu, ka jaunietis nav pretī logam, jo tad viņam tas var novērst uzmanību, ka viņš visu laiku skatīsies attiecīgi, kad pa labi, pa kreisi, kaut kas tur kustās aiz loga. Un, ja ir tāda situācija, ka nevar mainīt šo, tad mēģinām uzlikt kaut kādus aizskariņus. Tālāk ir drošības, skaņas izolācija un privātums. Jaunietim tiešām ir jābūt, viņam jāsaprot, ka mūsu ārpusē nedzirdēs. Tas, ko mēs runājam, šajā gadījumā ir privāti. Nomierinoši un patīkams apgaismojums, tādi nekādi prožektori, un vislabāk būtu dabīgā gaisma, bet, ja tāda nav pieejama, tad kaut kādas tādas nepārāk spilgtas lampas. Patīkama istabas temperatūra ir svarīga, tīrība un kārtība, un, kā jau es minēju, kaut kādi resursi un piederumi, kas būtu attiecīgi blakus. Galvenie pamatprincipi veidojot sarunu tieši nodarbības laikā. Tie, kas brauc un vada nodarbības grupās, ir svarīgi izveidot pusaudžiem un jauniešiem šo drošo vidi. Un šo drošo vidi vislabāk arī izveidot sākumā tā neformāli iepazīstoties. Un to arī daram mēs savās nodarbībās. Mums ir, piemēram, tā kā apļa veida iepazīšanās, ka mēs visi sēžam aplī, un šādā gadījumā vadītājs arī sēž aplī. Viņš nestāv kājās, viņš nestāv aiz bērniem, viņš arī sēž aplī. Un šādā veidā parādot arī to, ka es skatos uz jums kā 1-1. Un tas ir ļoti svarīgi arī jauniešiem. Protams, ka mēs esam speciālisti, kas tur ir atnākuši un runāt par seksuālo reproduktīvo tēmu vai kādu citu tēmu, bet šajā gadījumā mēs tomēr parādām, ka mēs skatāmies vienlīdzīgi viens uz otru. Un neformāla iepazīšanās var būt, piemēram, iepazīšanās aplis, kur katrs nosauc vārdu un, piemēram, mīļāko dzīvnieku, mīļāko hobiju. Mans mīļākais ir, kad es vienmēr saku, ka mēs dodamies uz vientuļu salu un tagad jums jānosauc savus vārdus un jūs drīkstat paņemt vienu lietu līdzi, kas sāks ar jūsu vārdu pirmo burtu. Un tad jauniešiem bišķīt vajag padomāt. Var arī kādu iepazīšanās aktivitāti uztaisīt. Un šajā gadījumā un šajā brīdī mēs noņemam spriedzi. Mēs tiešām noņemam spriedzi un jaunieši jau jūtas brīvāk. Ir svarīgi pasniegt informāciju dalībniekiem iesaistošā veidā. Tātad vislabāk kaut kādas aktivitātes, kaut kādas darbošanās, grupu darbi, piemēram. Tie arī ir ļoti labi, jo šādā veidā informācija arī labāk paliks galvā jaunietim. Un tas, ka mēs nostājamies un spējam vienkārši lekcijas veidā visu nobērt, es ticu, ka ļoti daudz to var. Kādreiz man arī bija šāda pieeja, un man bija tā doma, ka es taču gribu kā labāk. Es taču gribu iedot visu informāciju jauniešiem, ko es zinu, lai viņi būtu gudri, lai viņi zinātu, bet jāsaprot to, ka jaunietis jau to informāciju neuztvers. Viņš atcerēsies ļoti, ļoti mazu daļu no tā visa. Tāpēc ir svarīgi tomēr
šīs nodarbības veidot arī tādas, lēnas, es gribētu teikt, ar kaut kādām aktivitātēm, ar grupu darbiem, un izvērtēt tiešām, kuras ir tās svarīgās tēmas, kas jauniešiem ir noderīgas tajā brīdī. Vēl ir svarīgi, kad mēs ieturam šo anonimitāti. Arī jauniešiem sākumā mēs pastāstam to, ka tas, ko mēs šeit runāsim, paliks grupas ietvaros attiecīgi. Un kad mēs nerunāsim pēc tam apkārt par šo. Arī pastāstam to, ka, ja mēs runājam, tad mēs stāstam par sevi. Mēs nestāstam par blakus sēdētāju vai par draugu, bet mēs runājam par sevi attiecīgi. Un kā arī iedodam iespēju jauniešiem uzdot anonīmi jautājumus nodarbības beigās. Un tā ir tiešām ļoti svarīgs punkts nodarbībā, jo ir tā, ka ir klases, kas ir klusas. Viņas visas sēž mierīgi, nevis visas, bet bērni sēž mierīgi, un es viņiem prasu, vai jums kādi jautājumi? Nē. Un vai jūs to sapratāt? Jā, mēs visu sapratām. Varbūt jautājumi par šo? Nē, jautājumi nav. Bet tad, kad uznāk tā sadaļa, kad ir iespēja uzdot jautājumus anonīmi, tie jautājumi vienkārši gāžas virsū. Un tas ir iespējams dēļ tā, ka viņi nejūtas droši tajā, varbūt, vidē, kur viņi atrodas tajā brīdī. Viņi varbūt nevar sadūšoties, uzprasīt kādu jautājumu. Tāpēc šie anonīmie jautājumi tiešām būtu tāda ļoti svarīga lieta, ko mēģināt iekļaut nodarbībās. Svarīgs tātad priekšnosacījums veiksmīgai komunikācijai ar jauniešiem, tīpaši par seksuālu un reproduktīvo veselību, ir skolēnu drošības sajūta, ka viņi jūtas droši šajā klasē, ka viņi jūtas saprast arī. Un, ja mēs zinām, ka mums būs jāstrādā ar sarežģītu grupu, tad mans ieteikums ir tāds veidot noteikumus. Un noteikumi gan ir jāveido jau nodarbības sākumā. Mēs izveidojam tādu rāmīti, pie kā mēs pieturamies visu. Un atceramies, ka noteikumi attiecas uz visiem. Nevis tur uz 2 cilvēkiem vai uz 1, bet uz visiem. Ja tur blakus ir pedagogs un skolotājs, tie noteikumi attiecas arī uz pedagogu un skolotāju. Tie noteikumi attiecas arī uz mums attiecīgi. Un mēģinam šādā veidā varbūt ielikt rāmī šos noteikumus, lai arī jaunieši atcerētos. Tas var arī palīdzēt vienkārši uzrakstīt, piemēram, stāfeles šos noteikumus, kurus atstāja stūrītī vai uz kādas lapas, kurus pieliek pie sienas, lai visi arī redzētu šo. Kādi tad ir galvenie izaicinājumi? Pārāk šī medicīniskā un akadēmiskā pieeja varētu būt, kad ir šie termini, kurus varbūt speciālistu vidū ir pieraduši, kad izmanto un liekas pašsaprotami, bet jaunieši tos nesaprot. Un tāpēc ir svarīgi tiešām izskaidrot saprotami un izskaidrot vienkārši to. Zināšana trūkums ir tieši tā kā izaicinājums, jo mēs nekad nevaram zināt visu, un tas ir normāli. Un ir normāli, ja mēs nevaram atbildēt uz kādu jautājumu, ko jaunietis mums prasa. Bet ir svarīgi tajā brīdī saprast, ka varbūt mēs varam iedot kādu informācijas avotu, kur jaunietis šo atbildi uz šo jautājumu var meklēt. Mēs varam piefiksēt šo jautājumu un sagatavoties nākošo reizi. Tātad, ja nākošajā reizē atkal būs šāds vai līdzīgs jautājums, tad es jau zināšu, kāda būs atbilde un varēšu to sniegt arī korekti. Noteikti nevajag melot un kaut ko izdomāt uz vietas, bet arī tā cilvēcīgi pateikt, kad es atvainojos, ka šis ir ārpus manu zināšanu līmeņa un attiecīgi tu varbūt vari pameklēt atbildi kaut kādās mājaslapās, kuras var ieteikt, piemēram, tāpat Veselības ministrija, SPKC, un par materiāliem mēs arī runāsim mazliet vēlāk. Vērtējoši un moralizējoši attieksmi. Tātad necenšamies nosodīt, necenšamies nekādā veidā nosodīt, necenšamies arī vērtēt, piemēram, šos jautājumus vai komentārus. Un arī atceramies par savu sejas izteiksmi. Ir labāk uztaisīt tādu neitrālu sejas izteiksmi, jo jaunietis to uztver citādāk, ļoti personiski. Piemēram, jaunietis ir atnācis uz konsultāciju, vai arī vienkārši pienācis klāt uzdot kādu jautājumu. Un ja mēs visu laiku būsim tādam sarauktām uzacīm, protams, ka viņš domās, ka, varbūt tagad nebūs īstais brīdis, lai uzdot šo jautājumu. Un
ir svarīgi īstenībā arī trenēt pat mājās, nezinu, pie spoguļus tādu neitrālu sejas izteiksmi. Jo tas nav attaisnojums, ka cilvēki pasaka, nē, man vienkārši seja tāda dusmīgi izskatās un es neko darīt nevaru. Nē, mēs varam trenēt arī pie spoguļus sejas izteiksmi un kā mēs atbildam attiecīgi jaunietim, jo tas ir ļoti svarīgi. Ka viņš saprot, ka viņš netiek vērtēts šajā brīdī, ka viņš saprot, ka mēs empatizējam ar viņu problēmu un ka mēs saprotam un pieņemam. Vecumam neatbilstoša informācija, bet, kā jau es minēju, pusauģi un jaunieši jau iekrīt īstenībā gan arī tajā grupā, kur mēs jau tiešām runājam gan arī kā ar pieaugušiem. Ja mēs runājam ar jaunākiem, protams, tur ir kaut kādas nianses, bet jā, svarīgi ir šī vecumam svarīgi sniegt vecumam atbilstošu informāciju. Vienpusēja diskusija, tātad necenšamies lasīt lekciju, bet tomēr cenšamies veidot dialogu. Un arī pat grupu nodarbībās. Mēģinam taisīt dialogu ar jauniešiem. Runājam, spriežam, jautājumus viņiem. Un, protams, neveikla saruna un komunikācija, no kuras nevienmēr var izbēgt, jo dažkārt tas ir neizbēgami, ka tā saruna var būt neveikla, un bieži vien tas nāk ar laiku un ar praksi, ka tā saruna paliks plūstošāk un labāk, un ka mēs vairāk izpratīsim jauniešus, bet mēģināt un neapstāties pie viens reizes, ka kaut kas nav sanācis, bet arī tagad es iedevu jums diezgan daudz tādus ieteikumus, kā mēs varam aizpildīt klusuma pauzes arī, ko mēs varam jautāt attiecīgi jauniešiem. Un atceramies, ļaujam arī klusuma pauzēm būt, un tas ir normāli, ka klusuma pauzes ir. Tas no manis šajā brīdī būs viss, un es tālāk aicināšu Kristīnu atpakaļ. Jā, es jau lidoju. Paldies tev, sirsnīgs, par ārkārtīgi tiešām vērtīgajiem ieteikumiem. Es domāju, ka daudz ko no tevis varēja paņemt līdzi. Un tas noteikti noderēs, bet mēs tiksimies atkal, vai ne, pēc brītiņa. Jā. Gaidīsim tev atpakaļ vēl runājot par citiem tematiem. Ar ārkārtīgi lielu interesi arī noklausījos Annijas stāstītajā par tik svarīgajām tēmām un tādām smalkām, patiesību sakot, un šķietami vienkāršām niansēm, kā vides, piemēram, ietekmi uz uzticēšanos un tāpat arī valodas izvēles nozīme, kas izrādās ir tik svarīga un būtiski, lai mēs veidotu tādu labu pieeju jauniešiem un pusauģiem un mūsu komunikācija tiešām vestos krietni labāk. Sarunu kvalitāte un vide, protams, kā redzējām, ir tas pamats, lai vispār varētu sākt runāt par tālākiem tematiem, tad tālāk tie visi ved arī attiecībās par seksuālo veselību un, protams, arī par kontracepciju. Un tieši par šiem tematiem arī mēs turpināsim, un mums pievienosies Gunita Jankovska, un viņa arī ir biedrības Papardes zieds veselības veicināšanas konsultanti, un es varbūt nedaudz iezīmēšu tos temats, par ko tad arī Gunita stāstīs. Viņa dalīsies ar praktisku tādu informāciju par to, kas ir drošas romantiskas attiecības, kāda tad arī šis man ļoti interesē ir tie izplatītākie mīti jauniešu vidū, kā arī runāt par tādu, kā runāt par atbildīgu dzimumdzīves uzsākšanu. Un tāpat arī Gunita apskatīs tematu, kas bija arī mūsu tas sākuma jautājums par kontracepcijas metodēm, to efektivitāti, pieejamību un arī piemērotību dažādām situācijām. Un noslēgumā pievērsīsimies arī tematiem par riskiem, kas ir saistīti ar nedrošām dzimuma attiecībām. Daudz tev sāstāmā es skatos un svarīgas lietas. Tad tu mēģinās to visu mums tagad labi izstāstīt. Jā? Paldies. Lūdzu, Gunita, veiksmi tev. Sveiciens visiem. Pusauģu jauniešu gadi ir tad, kad parasti veidojas pirmās romantiskās attiecības, un jaunietim varbūt vēl īsti nav pat priekšstats, kā veidot šīs romantiskās attiecības. Tādēļ varbūt arī jūs varat būt tie, kas tad, pastāst vairāk par to, kas tad ir drošas romantiskās attiecības. Un drošas romantiskas attiecības ir attiecības, kurās abi partneri jūtas cienīti, jūtas saprasti, jūtas droši un brīvi būt tādi, kādi viņi paši ir, nepazaudējot savu individualitāti. Un tās noteikti veidojas uz savstarpējas uzticēšanās, komunikācijas cieņas un drošības sajūtas pamatiem. Drošas romantiskās attiecības raksturo veselīga komunikācija, spēja abiem partneriem runāt par savām jūtām, vajadzībām, robežām un arī
šīs te visas vajadzības un izteikt arī bez bailēm no nosodījuma vai arī no kādām dusmām. Cieņa un sapratne, cieņa pret otru cilvēku, par viņa laiku, viņa ķermeni, viņa viedokli, ka katrs patiešām jūtas brīvi būt tāds, kāds viņš ir. Nav spiediena arī mainīties no otra vai atteikties no kaut kādām savām vēlmēm. Drošības sajūta un uzticēšanās arī raksturo drošas romantiskās attiecības, un tas nozīmē, ka abi partneri var paļauties viens uz otru, ka ir gan šī fiziskā un emocionālā drošības sajūta, ka nav nekāda veida vardarbības vai manipulēšana vai kaut kādā citā veidā, ka tiek aizvainots otrs, ka šis šajās attiecībās nav. Tas, ko jaunietim ir vērtīgi atgādināt, ir tas, ka romantiskās attiecības, lai tās veidotos tiešām drošas, ir nepieciešams laiks. Ir nepieciešams laiks, lai varētu otru cilvēku iepazīt, un iepazīt arī dažādos veidos, kad laiks tiek pavadīts ne tikai varbūt skatoties filmas vai sēžot kopā telefonā blakus, bet arī, kad varbūt tiek gatavots ēst kopīgi vai kaut kādas dažādas aktivitātes, kas tad labāk var palīdzēt iepazīt otru cilvēku, kā viņš rīkojas dažādās situācijās. Un tad, kad romantiskās attiecības patiešām jau sāk veidoties drošas, tad jaunietim var būt jautājums pašam sev un arī varbūt šajās attiecībās kopumā, kad ir pareizais laiks vai kad uzsākt šīs seksuālās attiecības. Un ir tādi 3 jautājumi, kurus jaunietis pats sev var uzdot pirms seksa, vienalga vai tā būtu pirmā seksa reize, bet arī vispār šie jautājumi noderīgi ir arī pirms jebkurām seksuālām attiecībām, vai tas būtu ar to pašu partneri vai kādu citu. Tad tas pirmais svarīgākais jautājums ir, vai es tam esmu gatavs, vai es to patiešām vēlos. Un šis ir vissvarīgākais jautājums, un uz to, protams, ir jābūt atbildē jā, ka jaunietis šo vēlas, bet arī jāceras atgādināt tam jaunietim, vai tas nav tādēļ, ka ir kaut kāds spiediens no vienaudžiem, jo pusauģu un jauniešu gados vienaudži ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi iekļauties, un varbūt dzirdot, ka visi saka, ka viņi jau to dara, ka visi jau liekas, ka visi to jau ir pamēģinājuši, tad jāatgādina jaunietim, šis īsti nav pietiekams iemesls, lai uzsāktu seksuālas attiecības. Tas ir patiešām lēmums, kas ir jābalst uz tādām savām sajūtām, nevis uz to, ko varbūt citi saka vai citi dara. Jo arī tas, ja varbūt visi citi liekas to dara, ja, tad tas arī nenozīmē, ka viņiem varbūt šī pieredze ir bijusi patīkama vai pozitīva. Tādēļ patiešām katram jaunietim jāstāsta pēc savām sajūtām. Un, ja atbild uz pirmo jautājumu ir jā, tad seko nākamais jautājums, vai es vēlos seksu tieši ar šo personu, ar šo cilvēku. Ne tikai pēc jautājuma, vai man viņš simpatizē vai nesimpatizē, bet arī pēc tā, vai es jūtos, ka es varu atklāti runāt ar viņu par savām jūtām, par savām kaut kādām robežām, vēlmēm, vajadzībām, un vai tas ir arī cilvēks, kas respektēs tās manas robežas un vēlmes. Un šeit atkal tad pieminot to pašu ir nepieciešams laiks, lai mēs varētu to otru cilvēku iepazīt. Var būt arī tā, ka kaut kas šajā pieredzē noiet greizi. Nezinu, piemēram, plīst prezervatīvs. Un jāzina tiešām, ka šis cilvēks būs tāds, ar kuru varēs kopīgi risināt šo situāciju, varēs pārrunāt šo situāciju. Un tas būs cilvēks arī, kas varēs atbalstīt šajā gadījumā. Un trešais jautājums ir, vai es zinu visu nepieciešamo par kontracepciju un potenciālām sekām. Šeit tad jautājums jums pašiem, ko varat atbildēt, kas tad ir šīs potenciālās sekas. Tā noteikti ir nevēlama grūtniecība, tās potenciālās sekas arī STI, tātad seksuāli transmisīva infekcija iegūšana, vai arī tad vardarbība un arī kādas emocionālas traumas, ko var iegūt, jo seksuālo attiecību laikā mēs esam vieglāk ievainojami, tādēļ pastāv arī diezgan augsts šis risks. Un, ja atbildes uz visiem šiem 3
jautājumiem ir pārliecinošs, jā, tad jaunietis var saprast, ka viņš jūtas gatavs. Bet, protams, tas, ka viens cilvēks jūtas gatavs attiecībās, nodarboties ar seksu, nenozīmē, ka otrs partners to vēlas. Tādēļ svarīgi ir piekrišana. Piekrišanas došana ir vienīgais veids, kā var saprast, vai partneris vēlas nodarboties ar seksu vai nē. Tad piekrišana, angliski arī izmanto terminu consent, ir lēmums, ko katrs partneris pieņem attiecībā uz savu personīgo dzīvi un emocionālo saikni ar otru personu. Ir vairāki principi, kuri izpildās piekrišanas gadījumā. Piekrišanai ir jābūt brīvai. Tas nozīmē, ka tā ir sniegta bez manipulācijas, bez kaut kādas spiediena vai iebiedēšanas, un ka tā ir arī apzināta. Tas nozīmē, brīvu piekrišanu cilvēks nevar sniegt tad, ja viņš ir, piemēram, alkohola vai citu apreibinošu vielu reibumā, vai ja pastāv kaut kāda spēka vai varas disbalanss starp abiem partneriem. Tādā gadījumā, cilvēks nav spējīgs brīvi pieņemt šo te lēmumu. Piekrišanai ir jābūt arī informētāji. Tas nozīmē, ka cilvēks saprot, kam tieši viņš dod piekrišanu. Par ko tieši tad ir šī piekrišana, kas ir tas gaidāmais. Piemēram, ja partneris sniedz informāciju, mēs seksa laikā izmantosim prezervatīvu kā kontracepcijas metodi, bet partneris, piemēram, nesakot otram novelk prezervatīvu, tad tā nav bijusi piekrišana, un to drīzāk varētu uzskatīt kā seksuālu vardarbību, jo otrs cilvēks piekrita seksam ar prezervatīvu. Piekrišanai ir jābūt konkrētai, ir precīzi jānorāda, par ko tieši tiek lūgta piekrišana. Un jāatceras arī tas, ka piekrišana, piemēram, skūpstam nenozīmē, ka ir dot piekrišana arī seksam. Tātad piekrišanai ir jābūt pirms katra soļa, pirms arī katras jaunas darbības, un arī varbūt pirms katras arī, protams, reizes. Un arī, ja ir dot piekrišana seksam, tas nenozīmē, ka ir dot piekrišana arī visam, kas var notikt seksa laikā. Piekrišanai jābūt noteikti arī entuziastiskai. Ir jābūt skaidram, pārliecinātam, entuziastiska piekrišana nebūs gadījumā, ja jaunietis saka, nē, labi, mēs varam pamēģināt, nē, labi, ja tu gribi, nē, varam. Tā noteikti neizklausās kā entuziastiska piekrišana. Ja cilvēkam, partnerim liekas, ka īsti nevar saprast, vai ir dot piekrišanu vai nav, tad vienmēr var pajautāt vēl vienreiz, vai tu patiešām to vēlies, lai pārliecinātos. Un piekrišanai ir tā ļoti foršā lieta, ka tā ir atceļama. Piekrišanu var atsaukt jebkurā brīdī, pat tad, ja cilvēks ir devis piekrišanu, viņam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt savas domas. Piekrišana tā nav vienreiz un uz visu mūžu, tā ir dinamiska. Un to var arī pārtraukt seksuālās darbības laikā, pateikt seksuālās darbības laikā. Piemēram, pasakot, es vairs nejūtos ērti, es nevēlos vairs turpināt. Un otram partnerim tas noteikti ir jārespektē. Un labs partners arī vienmēr cienīs šīs partneru sajūtas un nekad neliks arī justies vainīgam, ja arī gadījumā jaunietis pārdomās. Jauniešiem arī svarīgi pateikt, droši vien, ka viņiem var būt grūti pateikt ka viņiem vairs negribas turpināt vai ka viņi pasaka nē tomēr, jo varbūt bail no otras personas reakcijas vai kaut kādām emocijām, vai kā viņiem tas liks justies. Bet šeit jaunietim vienmēr noderīgi atgādināt, ka ir svarīgi, kā viņš jūtas, un viņš nav nekādā gadījumā atbildīgs par otras personas sajūtām un emocijām. Jāatgādina arī, ka piekrišana, automātiski piekrišana netiek sniegta tad, ja, piemēram, jaunieši ieiet, izdomā, ka viņi ir pāris vai ka viņi ir kopā, tas automātiski nenozīmē, ka tiek dota piekrišana. Tad attiecību status,
nedod automātisku piekrišanu. Tāpat arī nepasacīts nē nenozīmē automātisku piekrišanu. Arī tas, ja ir kāda fizioloģiskā reakcija, piemēram, erekcija, tas arī nenozīmē, ka ir dot piekrišanu seksam, jo varbūt cilvēks nemaz nevēlas seksu. Un, kā jau diezgan daudz šķiet uzsvērt, tad piekrišana nav par visu un visām reizēm. Piekrišanai ir jābūt tāda, kas ir visu laiku klātesoša attiecībās, un tieši seksuālās attiecību laikā, kad seksa laikā arī ir šī piekrišana katrai jaunai darbībai, kādam jaunam solim. Un piekrišana var izklausīties ne tieši varbūt tik formāli, kā vai tu vārds uzvārds vēlies ar mani šovakar pulkstens tikos un tikos nodarboties ar seksu. Tā var izklausīties arī tā, piemēram, vai tu vēlēs turpināt, vai tu vēlētos pamēģināt, vai tu jūties gatava. Tā kā, jā, tā piekrišana var izklausīties arī tā vairāk dabiskāk. Drošs seks sevi ietver noteikti komunikāciju par savām robežām, par savām vēlmēm, arī gaidām, spēju runāt par to, ko tad, jā, kāds būs šis seks, varbūt, vai kādu koncepcijas metodu arī izmantos. Un tā. Drošs seks noteikti ir arī tam klātesamība ir piekrišana, arī kontracepcija un arī prezervatīvs, lai tad pasargātu sevi no seksuāli transmisīvām infekcijām. Un vēl viena tāda pazīme, kā jaunietis arī var saprast, vai viņš ir gatavs seksam, vai šis pāris ir gatavs seksam, ir noteikti saprast, vai vispār viņi viens ar otru spēj runāt par to, par seksu un par to, par viņu gaidām, vai jā, kāds tad šis piedzīvojums viņiem būs. Tālāk tad pastāstīšu par kontracepciju. Kontracepcija tā ir metode, kā izsargāties no nevēlamas grūtniecības, un tās mērķis ir tam, ka netiek ļauts spermatozīdam apaugļot olšūnu. Ir daudz un dažādas kontracepcijas metodes, un šeit ir uzrakstīti daži no jautājumiem, kas jaunietim var palīdzēt saprast, kur viņam būtu piemērotā kontracepcijas metode. Tas iekļauj tādus jautājumus, piemēram, vai ir stabilas attiecības, vai ir viens partneris vai vairāki partneri, cik bieži ir seksuālas attiecības, vai abi ir testējušies, piemēram, seksuāli transmisīvām infekcijām, vai dara to regulāri. Tomēr ir jāatgādina, ka vispiemērotāko kontracepcijas metodi jaunietis sev tieši var atrast, konsultēties ar ārstu, ar ginekologu, kas tad palīdzēs saprast. Šeit ir arī salīdzināts kontracepcijas metodes pēc 3 dažādiem aspektiem. Par efektivitāti pēc tipiskās lietošanas. Tātad katrai kontracepcijas metodei ir perfektā lietošanas efektivitāte, kas tad parāda to efektivitāti, jeb risku nepalikt stāvoklī, neiestāties nevēlamai grūtniecībai. Bet tipiski lietošana, tad tas būtu tāds pēc pētījumiem skatīts, kāds ir šis risks neiestāties grūtniecībai. Dažām kontracepcijas metodēm ir nepieciešama ārsta recepte, citām nav. Un papildus arī ir kontracepcijas metode prezervatīvs, kas arī pasargā no seksuāli transmisīvām infekcijām. Kontracepcijas metodas var iedalīt dažādi, piemēram, pēc tā, kā tiek ietekmēta olšūnas neapaugļošana. Tomēr šodien pieturēšos pie 2. Tātad šī metoža iedalījuma par hormonālu kontracepciju un nehormonālu kontracepciju. Un vairāk arī stāstīšu par jauniešiem tādām piemērotām vai jauniešu vidū populārākām metodēm, neapskatot, piemēram, tādu koncepcijas metodi kā vastektomija vai sterilizācija, jo šīs koncepcijas metodas ir praktiski neatgriezeniskas. Vispirms tad par hormonālās koncepcijas metodēm. Šīs ir metodas, kurās izdalās hormoni, estrogēns un progesterons vai tikai progesterons. Un šo hormonu ietekmē tad tiek sabiezināts dzemdes kakla gļotādes, kas neļauj spermai iekļūt dzemdē un novērš arī citas ovulāciju. Kopumā īsumā pastāstīšu par 6 koncepcijas metodēm. Kā jau varat redzēt,
to lietojums un to, cik bieži par tām jāatceras, atšķiras. Un tad sākšu ar pirmo. Hormonālā spirāle, arī minispirāle. Tā ir lokāla iedarbība. Tas nozīmē, ka šī T veida ierīce, ap to ir hormoni, kas izdalās zemes dobumā, un tātad necirkulē tālāk īsti pa ķermeni. Šai metodē nepieciešama ārsta recepte, ir arī jāapmeklē ginekologs, kas tad ievieto dzemdē šo te ierīci. Tipiskās lietošanas efektivitāte ir 99%, jo pats lietotais īsti nevar kaut kā mazināt šo te efektivitāti. Galvenais iegūms noteikti tas, ka tā ir ļoti droša metode, un par to ir jāatceras 3 līdz 6 reizes gados, atkarībā no konkrētās spirāles. Arī ilgtermiņā šī metode ir finansiāli izdevīgāka, tomēr kā trūkums tajā pašā laikā ir tas, ka tajā pirmajā reizē, kad tiek ievietot spirāle, ir finansiāli lielāks ieguldījums. Nākamā metode minitabletes, tātad tās satur tikai progsteronu, un tām ir sistemātiska iedarbība. Nozīmē, ka hormoni nonāk asinsritē un tātad iedarbojas visu ķermeni, novēršot ovulāciju. Nepieciešama ārsta recepte, un tipiskā lietošana ir 91%, tāda perfekta lietošana 99%, bet par šīm tabletēm jāatceras tās lietot katru dienu, tādēļ ir kāds procents, kad varbūt, kad aizmirstās iedzert, un tādēļ arī šī tipiskās lietošanas efektivitāte ir nedaudz zemāka, bet tā aizvien ir ļoti droša metode. Nākamā metode ir implants. Tā ir ierīce, ko ievieto sievietei augšdelma iekšpusē, un tajā arī ir sistemātiska iedarbība. Arī nepieciešama ārsta recepte, tad ārsts ieved šo te implantu, un arī pēc šiem 3 gadiem izņem ārā. Tipiskā lietošanas efektivitāte arī 99%. Liels iegūms, protams, aizvien, ka tā ir ļoti droša metode, un par to arī jāatceras reiz 3 gados. Varbūt tāds kā mīnus ir tā, ka ir nepieciešama šī te nelielā manipulācija augšdelma iekšpusē. Hormonālais riņķis, to ievieto makstī uz 3 nedēļām. To dara pats sieviete, pat jauniete. Tad tam ir sistemātiska iedarbība. To ievieto uz 3 nedēļām, tad 1 nedēļu izlaiž, un tad atkal atkārtot 3 nedēļas ievieto, pēc tam 1 atkal izlaiž. Šeit tipiskā lietošanas efektivitāte atkal 91%, jo atkal hormonālo riņķi var aizmirsties, varbūt ielikt vai kaut kā mainīt šo ciklu, kā arī ir risks, ka tas riņķis var izkrist, un tad arī jāzina, kā tieši rīkoties šādā situācijā. Vai tad jālieto kaut kāda papildus cits aizsarga kontracepcijas metode. Tad ir tabletes, kombinētās tabletes, tad satur progesteronu un estrogēnu. Tām ir sistemātiska iedarbība, arī nepieciešama ārsta recepte. Tad arī hormonālais plāksteris. To tātad uzlīmē uz ādas, vēderlejas daļā, vai varbūt uz dibena, vai augšdelma, vai muguras. Un vienreiz nedēļā maina šo plāksteri. Tā 3 nedēļas dara, tad 4. nedēļu izlaiž un atkal atkārto šo ciklu. Un šeit arī plāksterim tāds trūkums varbūt ir tas, ka atkal jāskatās šī regularitāte, kad ir jāmaina, un arī nedaudz risks, ka plāksteris var atlīmēties, ja piemēram ir uzlīmēts uz mitras ādas, tad tas var vienkārši atlīmēties nedaudz. Šeit vairāk norādīts, ka visas šīs 3 metodas ir ļoti drošas. Hormonālām tabletēm, kombinētajām, ir arī iegums tāds, ka var uzlabot ādas stāvokli un samazināt arī kādu nevēlamu apmetojumu. Trūkumi, par šīm visām 3 metodēm, par tām ir regulāri jāatceras vai nu katru dienu, vai nedēļu, vai reiz 3 nedēļās. Šeit vairāk par hormonālās kontracepcijas tieši kombinēto tablešu mītiem. Viens no mītiem, kas pastāv sabiedrībā, ir tas, ka tiek ietekmēts svars. Tomēr mūsdienās šīs tabletes
nozīmīgi neietekmē svaru, varbūt svara izmaiņas tikai 1 kilogramā ietvaros. Tāpēc tāda piemērota koncepcijai nevajadzētu radīt šādu te blakus parādību. Vēl viens mīts ir tas, ka pastiprinās piņu un nevēlama apmetojuma veidošanās, jo liekas, ka varbūt vairāk būs vīrišķie gēni, bet īstenībā ir tā, ka ir tablets, kas pat samazina šo te piņu un apmetojuma veidošanos. Vēl viens no mītiem, kas sabiedrībā eksistē varbūt aizvien, ir tas, ka kombinētās tabletes var radīt trombus, veidoties šī tromboze, lai gan šīm kombinētām hormonālās koncepcijas tabletēm ir asinsrites veicināšana kā blakus parādība. Tomēr šis trombu veidošanās risks ir ļoti zems. Galvenokārt šī tromboze drīzāk varētu veidoties, tie galvenie faktori vēl aizvien ir, piemēram, aptaukošanās vai smēķēšana, nevis tieši hormonālās kontracepcijas lietošana. Vēl pastāv mīts, ka hormonālā kontracepcija var izraisīt neauglību. Tomēr hormonāla kontracepcija nemaz nesamazina šo neauglību, un reizēm to pat izmanto, lai ārstātu neauglību. Vēl mīts ir, ka izraisa vēža attīstības risku, bet šīs tabletes īstenībā var pat samazināt zemes un nolīdz vēža risku. Ilgstoši lietojot, gan var nedaudz pelnēties krūtsvēža risks, bet pēc tam pārtraucot tās lietot, pēc laika šis risks, krūtsvēža risks, atgriežas tādā vispārējās populācijas līmenī. Tad par nehormonālās koncepcijas metodēm. Tām ir dažādas efektivitātes, bet lielākā daļa tomēr tās ir mazāk efektīvas nekā hormonālā kontracepcija, izņemot varas spirāli. Tā ir ļoti droša metode. Šeit gan norādīts sistemātiskie iedarbība, bet tur ir lokāla iedarbība, neliela kļūda prezentācijā, jo tā ir atkal līdzīga kā hormonālā spirāla, to tad ievieto dzemdas domumā, un tāda kā T-veida ierīce, vai ne? Un tai apkārt ir vara vītne, un šī vara vītne izdala varionus, kas padara spermatozoīdus nekustīgus un arī nepieļauj apaugļotai olšūnai implantēties. Šeit atkal tad ir nepieciešama apmeklējums pie ginekologa, kas tad ievieto šo spirāli. Un tipiskā lietošanas efektivitāte, 99%, jo pats lietotājs īsti šo efektivitāti nevar tā ietekmēt. Lielākais iegums ļoti droša metode, jāatceras arī reizi 5 līdz 10 gados. Vienīgais tāds varbūt lielākais trūkums ir tā, ka var padarīt sāpīgāks un spēcīgāks mēnešu reizes. Tāpēc varbūt nebūtu jāieteicam meitenēm, jaunietēm, kurām ir jau tā sāpīgs un spēcīgs mēnešu reizes. Prezervatīvi, jūs bijat norādījuši to kā vienu no pieejamākām koncepcijas metodēm savā ziņā, jo šo metodu nav nepieciešama ārsta recepte, ir iespējams nopirkt praktiski jebkurā veikalā, aptiekā. Pie tipiskas lietošanas efektivitātes vīriešu prezervatīvam tie ir 82%, jo, šo efektivitāti var ietekmēt tas, kā prezervatīvs ir uzglabāts un kā tieši viņš ir uzvilkts, vai tas ir izdarīts pareizi. Pie tādas perfektas lietošanas tie parasti ir 97%. Bet tā aizvien ir droša metode, viegli arī pieejama jauniešiem, un vienīgā metode, kas pasargā arī no STI, kas ir noteikti liels arī pluss tieši jaunieši varbūt vidū, kuriem nav stabilu partneru, bet tas trūkums, ka ir risks saplīst vai noslīdēt, ja netiek pareizi uzglabāts vai lietots. Ir tāds arī, kā Double Dutch standarts, kas klasiski nozīmē to, ka tiek lietots hormonālās koncepcijas tabletes plus vēl prezervatīvs, lai būtu aizsardzība gan pret nevēlamu grūtniecību, gan STI. Tām obligāti nav jābūt hormonālās koncepcijas tabletēm, tās var arī būt, piemēram, spirāle, bet ka ir šī ļoti drošā aizsardzība pret nevēlamu grūtniecību un arī aizsardzība pret STI.
Spermicīdi. Tajos esošās ķīmiskās vielas apgrūtina spermas kustēšanos makstī. Tie ir nopērkami bez ārsta receptes. Un tā tipiskā lietošanas efektivitāte 72%. Savā ziņā viegli pieejams, nopērkams bez ārsta receptes, bet tā ir nedroša metode, kas ir diezgan liels trūkums tai, un arī ieteicams lietot kopā ar kādu barjeru metodi, piemēram, prezervatīvu. Kalendārā metode ļoti nedroša metode, it īpaši pusauģiem un jauniešiem. Tā ir metode, kad apaugļošanās risks tiek noteikts, piemēram, pēc menstruālā cikla dienas. Tipiskās lietošanas efektivitāte gan 76%, bet tā nav. Tā ir ļoti nedroša metode un nepieļauj arī to, ka menstruālais cikls dabiski var arī kaut kā mainīties un nepieļauj arī spontanitāti, jo tas nozīmētu, ka lielākais risks varbūt stāvoklī ir ovulācijas laikā, tad šajā laikā nodarboties ar seksu nevarētu. Īstenībā kalendārā metode pat ir metode, ko drīzāk izmanto, lai paliktu stāvoklī, lai noteiktu šīs te auglīgās dienas. Pārtrauktais dzimumakts. Diemžēl diezgan izplatīts jauniešu vidū, bet tā ir ļoti nedroša metode. Tad pārtrauktais dzimumakts ir dzimumlocekļu izvelkšana no maksts pirms ejakulācijas. Angliski to arī sauc par pull-out metodi. Tipiskās lietošanas efektivitāte 78%, bet atkārtoju, nav ieteicams izmantot. Noteikti nevajadzētu izmantot pusauģu un jauniešu vecumā. Šeit priekšrocības ir tā, ka tā nav blakus parādības, un tā īstenībā varbūt pat ir viena no pieejamākajām metodēm, jo ir bezmaksas, bet tas trūkums noteikti tā, ka tā ir ļoti nedroša, grūti kontrolējama un riskanta metode. Un arī jāatceras, ka preejakulātā, kas dabīgi izdalās vīriešiem, tātad erekcijas laikā, ir iespējams, ka arī preejakulātā ir spermatozīdi, un, lai apaugļotu olšanu, ir nepieciešams tikai viens spermatozīds. Bet svarīgi tad atrast jaunietim tādu koncepcijas metodi, ar kuru viņš jūtas ērti, viņš tai uzticas un tā ir droša. Noteikti nevajadzētu izvēlēties koncepcijas metodi, kas ir nedroša vai ļoti nedroša. Un pastāv liels risks iestāties nevēlamai grūtniecībai. Nedroši dzimuma attiecību riski ir seksuāli transmisīvas infekcijas un HIV infekciju iegūšana, nevēlams grūtniecības risks un arī vardarbība un traumas. Tas veids, kā var novērst HIV un STI iegūšanas risku, noteikti ir komunikācija, savstarpēja komunikācija starp abiem jauniešiem, starp partneriem. Ka viņi spēj runāt, pateikt, piemēram, arī, kad viņi pēdējo reizi bija testējušies, vai, protams, arī regulāri testēties. Un vispār pirms uzsākt arī kaut kādas seksuālas attiecības ar jaunu partneri, noteikti vajadzētu arī aiziet testēties. To var izdarīt, piemēram, HIV profilaks punktos, kur to var izdarīt anonīmi un bez maksas. Un arī to HIV un STI iegūšanas risku var samazināt koncepcijas metodas kā prezervatīvs un arī dental dam lietošanu. Latviski tas tulkojums varbūt nav tik veikls, kā aizsargplēvē vai mutes aizsegs vai lakatiņu orāliem seksam, jo jāatgādina jauniešiem arī, ka orālā seksa laikā ir risks iegūt HIV un STI, ko jaunieši reizēm pat īsti neaizdomājas. Un tas veids, kā izveidot var aizsargplēvi orālam seksam no prezervatīva, jo nevienmēr šie lakatiņi orālam seksam ir pieejami, piemēram, parastos veikalos, tad to var arī vienkārši izgatavot no, piemēram, vīriešu prezervatīva. Un šeit schematiski attēlots, kā to var izdarīt. Lai novērstu nevēlamu grūtniecību, tad jāizvēlās ļoti drošas vai drošas koncepcijas metodas lietošana, un arī jāzina, kā rīkoties, piemēram, ārkārtas gadījumā pēc nedroša dzimuma akta, tātad avārijas koncepcijas lietošana. Un, protams, arī svarīgi ir komunikācija,
ka abi partneri spēj runāt, kādu koncepcijas metodi izmantos un darīt to apzinīgi. Par vardarbības novēršanu, jeb kādu veidu novēršanu, tad tā atkal noteikti ir komunikācija starp partneriem, spēja tātad komunicēt šo te piekrišanu, spēja pateikt arī nē, un arī otras personas pazīšana. Tas, ka mēs zinām, ka otrs cilvēks patiešām respektē mūsu tās robežas vai mūsu vēlmes, un, ja diemžēl jaunietim ir sanācis piedzīvot vardarbību, tad noteikti atgādināt, ka tā nav viņa vaina. Un, ieteikt meklēt palīdzību un atbalstu. Piemēram, atbalstu var meklēt zvanot bērnu un pusauģu uzticamības tālrunim 116 111 un arī meklēt, protams, psiholoģisku palīdzību. Tas no manas arī puses viss. Un, nākamais tad būtu mana kolēģe Anija, kas turpinātu. Bet viņš šobrīd šeit nav. Viņa tūlīt ieradīsies. Paldies, Gunit, par tavu stāstījumu. Mēs jau arī gribam jau diskusijās par tematiem, kas ir skolas vidē un par to, cik vispār mēs esam pieņemoši viens pret otru un kāds ir tas viedoklis par to, cik mēs esam gatavi arī par tādiem sensitīviem tematiem vispār sarunāties cits ar citu un citreiz kļūt arī neiecietīgi. Kādi ir tavi vērojumi, piemēram, par to skolas vidi? Jaunieši nevienmēr ir tie atbalstošākie viens pret otru, bet es gan gribu pateikt, ka ir redzami arī tie pozitīvie piemēri, un pie tiem man labāk patīk turēties, ka jaunieši patiešām arī zina par šo te piekrišanu, un vairāk gan viņi to zina kā consent, varbūt latviešu šo te tulkojumu, bet jā. Tur ir arī tas stāsts, ka tas ir tāds kā aiziet cirneklītī, jo vairāk ir tie labie piemēri, tad arī tie labie piemēri iet tālāk, vai ne? Un vairāk kļūst to. Paldies tev, sirsnīgs par stāstījumu. Mēs tiksimies vēl nedaudz vēlāk, jo Gunita šeit atgriezīsies, un tad mēs arī atradīsim laiku, lai uzdotu jautājumus un parunātos par to, kas jums ir šķitis svarīgs. Es atgādināšu vēlreiz, ka jūs noteikti varat uzdot jautājumus, izmantojot Slido. Dodieties iekšā, un tad izmantojot hashtagu arī SPKC, arī noteikti uzdodiet kādus jautājumus par sadzirdēto šajos stāstos. Varbūt jums ir kas svarīgs jautājums, mēs noteikti centīsimies uz šiem jautājumiem atbildēt pēc kāda brītiņa, un tad arī varbūt vēlāk arī praktiskajās nodarbībās paskatīsimies, kas ir iesūtīts, un tad varbūt kopā to arī analizēsim. Dodoties tālāk, mēs, dziedot to, ko stāstīja Gunita, gan par mītiem, kas pārņem jauniešus, gan arī par praktiskajām zināšanām, kontracepciju un riskiem. Tie tiešām ir ārkārtīgi svarīgi temati, lai arī palīdzētu profesionāļiem tiešām paņemt šo vērtīgo informāciju un tad vēlāk ar to strādāt kopā ar jauniešiem un tie palīdz arī pieņemt tos svarīgos lēmumus. Bet ko darīt? Ja tomēr notiek situācija, kad dzimumakts ir noticis bez aizsardzības un ir radušās pamatīgas šaubas par šo situāciju, nedrošības sajūta, droši vien, ka stress un nesapratne, kā tad rīkoties, kas ir tie soļi, kas ir jādara, kādi ir tie nākamie soļi, ko darīt praktiskie, kā rīkoties šādā situācijā. Jo šie būs jautājumi, kam tūlīt pievērsīsies atkal Annija Albertiņa, un viņa tad arī sniegs. Man patīk, ka tas pieteikums ir jānieka skaidru plānu, kā rīkoties pēc nedroša dzimuma akta, kā tad viņi arī iepazīstinās ar informatīviem resursiem un arī palīdzības iespējām, ko ir ārkārtīgi tiešām svarīgi zināt. Un tas var būt noderīgi gan jauniešiem, gan arī, protams, jums profesionāļiem, kas strādā ar šiem tematiem. Annija, aicināšu tevi atkal pievienoties man. Un man ārkārtīgi tiešām patika lasīt scenārijā, ka tu dos tādu skaidru rīcības plānu, jo bieži vien tāds rīcības plāns, tas ir tas, kas principā var savest kārtībā galvu tajos brīžos, kad mēs esam nedroši vai ir kāda krīzes situācija un panika pārņem un ka ir absolūti grūti saprast vispār, ko tālāk darīt. Tā kā šis būs ļoti vērtīgs stāsts, noteikti atkal ieklausāmies un sekojam tam, ko saka Anija. Lūdzu. Paldies.
Jā, mēģināšu jums dot pēc iespējas skaidrāk šo plānu, kāda tad ir rīcība pēc nedroša dzimuma akta un ko mēs varam ieteikt jauniešiem. Un, pirmā lieta jau, kas droši vien arī daudziem ir zināms, ir avārijas kontracepcija. Un avārijas kontracepciju tad arī izmanto pēc šī nedrošā dzimuma akta. Un tā ir nopērkama aptiekās bez ārsta receptes un lieto 72 stundu laikā pēc dzimuma akta, bet tomēr vislabāk ir iedzert 12 stundu laikā pēc dzimuma akta. Iespējamās, šai avārijas kontracepcijai ir jāņem vērā, kad būs kaut kādas iespējamas blakus parādības. Un tas var būt menstruālā cikla nobīde vai ārpuskārtas asiņošana vai arī slikta dūša. Un sliktas dūšas gadījumā, ja, piemēram, ir iedzerta šī tablete un ir parādījusies slikta dūša un ir vemšana, ir jādomā par to, kad būs jāiedzer vēl viena šī avārijas kontracepcijas tablete. Ja 1 mēneša laikā avārijas kontracepciju sanāk lietot vairāk par 2 reizēm, tad noteikti ir jāapsver ikdienas kontracepcijas metodas lietošana. Un arī, ja mēs runājam par tiem avārijas gadījumiem, ja avārija notiek pārāk bieži un visu laiku, tad ir tomēr jāpadomā, ko mēs kā pāris daram nepareizi. Un jāpārdomā šī kontracepcijas metode, kas būtu labāka un piemērotāka šim pārim, tātad abiem cilvēkiem. Nākošais noteikti būtu vizīte pie ginekologa, urologa vai dermatovenerologa, kurš arī izstāstīs tālāk sīkāk un pastāstīs arī par iespējām, kādus testus drīzāk ir jāveic, lai noteikti šīs STI un STI riska novēršana un testēšana ir svarīgi saprast arī, kad mēs testējamies. Jo, piemēram, ja mēs ņemam par to pašu HIV, tad HIV ir šis loga periods, kas tiek literatūrā un arī SPKC materiālos minēts, kad ir līdz 3 mēnešiem. Tas nozīmē, ka organismā notiek antivielu veidošanās vēl, un HIV antivielu tests var uzrādīt negatīvus rezultātus. Tas nozīmē, ka tajā pašā sākumā nemaz nevarēs noteikt, vai tas HIV ir vai nav. Un ir vajadzīgs arī laiks. Un es apakšā arī jums esmu ielikusi materiālus, bet avotus, kur meklēt sīkāku informāciju, kur būtu tiešām sīkāka informācija gan par HIV, tur ir SPKC tāds informatīvais bukletiņš, ir SPKC arī tāds kā raksts par šo visu, kur arī īstenībā izstāsta par tādu lietu kā PrEP, jeb pirms ekspozīcijas profilakses zālēm, kas ir paredzētas HIV ārstēšanai un kuras profilaktiski lieto vesels cilvēks, lai neinficētos, piemēram, ar šo HIV, bet tur ir atsevišķi gadījumi, kādos gadījumos viņi tiek lietoti un kādos gadījumos vajadzētu un kad tādus var lietot un kad nevar. Un to jūs sīkāk noteikti varēsiet atrast arī šajos te avotos. Kā arī Bērnu Kliniskās universitātes slimnīca ir izveidojusi fantastisku arī rakstiņu, kur ir arī par STI un par to, pēc cik tad dienām var parādīties simptomātika, kas tad, kādi šie vīrusi vai, vīrusi var, kādi vīrusi veido un, sīkāk arī par simptomātiku tātad. Un svarīgi ir atcerēties, kad ir partnera informēšana, un tā, es gribētu teikt, ir obligāta. Ja pat šis, nedrošais dzimuma akts ir bijis ar personu, varbūt ar ko jaunietis tur neveidos attiecības, tāpat ir jāinformē partneris par to, kad ja ir radušās aizdomas uz šīm seksuāli transmisīvām infekcijām. Tālāk būtu grūtniecības testa veikšana, un grūtniecības testu būtu svarīgi veikt arī pēc avārijas kontracepcijas, arī jāiedzer avārijas kontracepciju, un to vienmēr jāatcerās, jo ir arī procentuāli, iespēja, ka šī avārijas kontracepcija nenostrādās, tāpēc arī grūtniecības tests būtu nepieciešams. Pēc nepieciešamības emocionāla atbalsta meklēšana, ja cilvēks uzskata, ka tāds ir vajadzīgs, un jauniešiem noteikti var ieteikt arī
jauniešu un pusauģu uzticības tālruni 116 111, uz kuru var zvanīt un arī konsultēties ar speciālistiem. Un tālāk ir jāizvērtē nākotnes kontracepcijas izvēle. Tātad, acīm redzot, šis gadījums ir bijis un ir bijis šis nedrošais dzimuma akts kaut kādu iemeslu dēļ, vai prezervatīvs ir saplīsis, vai varbūt ir bijuši citi iemesli, kāpēc ir bijis dzimuma akts bez izsargāšanās, tad tomēr tālāk ir jāizspriež šīs nākotnes kontracepcijas metodas. Jā, šeit es arī esmu apkopojis tādu tabuliņu, kur jūs varat redzēt šo, piemēram, seksuāli transmisīvo infekciju un, piemēram, pēc cik dienām var parādīties šie simptomi. Un tur var variēt. Ir, ka parādīsies pēc 2 dienām, ir, ka parādīsies pēc mēneša vai pēc 3 mēnešiem. Tie simptomi arī ir ļoti dažādi. Tie var būt izdalījumi, ādas veidojumi, sāpīgi vai nesāpīgi. Un, protams, ka var arī nebūt simptomi. Varbūt tā, ka nebūs simptomi ļoti ilgu laiku īstenībā. Noderīgi materiāli gan jums, kā speciālistiem, gan arī jauniešiem. Pirmā ir mūsu Paparda Zieda mājaslapa, kur jūs varat atrast izglītojušus materiālus, arī biežāk uzdotos jautājumus, apskatīties, ko jaunieši mums ir jautājuši, pētījumus, infografikas, un arī mēs esam apkopojuši jauniešiem draudzīgus ginekologus kartē, kur arī var redzēt pa reģioniem, un kur šie ginekologi strādā, un šie ir tiešām speciālisti, kas strādā ar jauniešiem, kas māka runāt ar jauniešiem, kas māka komunicēt un izstāstīt dažkārt šīs arī sarežģītās lietas vienkārši. Tālāk ir mājaslapa esparveselību.lv, kas, man liekas, arī ir ļoti fantastiska mājaslapa. Šeit ir par dažādām tēmām, kā jūs redzat īstenībā, bet tā, kas būtu aktuālākā šobrīd, ir seksuālā veselība, un šeit ir gan video materiāli, gan mācības, gan arī kaut kādas infografikas. SPKC mājaslapa, kur būs par seksuālo un reproduktīvo veselību, kur šeit arī jūs varēsiet atrast sīkāku informāciju par šo, gan par pusauģiem, gan par pieaugušiem. Un tālāk būs tāds ļoti raips slaids gan sanāca, bet mēģināju iekļaut, lai es redzētu, cik daudz informācijas šeit pieejams. Bērnu klīniskās universitātes mājaslapa, kur arī ir ļoti daudz informācijas gan, piemēram, par mēnešreizēm, gan arī par seksuāli transmisīvām infekcijām, par dzimumu lomām šeit ir arī. Un tiešām informācija ir ļoti kvalitatīva un arī noderīga. Un arī īstenībā viņa ir diezgan viegla valodā. Viņa ir diezgan viegli saprotama uzrakstīta. Tālāk, katru no jums, es arī ieteiktu iepazīsties ar šo materiālu par reproduktīvās veselības, dzimuma attīstības, attiecību veidošanu un jauniešiem tātad. Un šeit ir arī interesanti tas, ka tur ir dažādi veidi video un tur ir dažādi veidi darba lapas. Tātad šeit jau ir kaut kādi tādi praktiskāki materiāli, kurus jūs varat izmantot arī darbā ar jauniešiem. Un šeit ir arī tās idejas, piemēram, nodarbībām, kā varētu iet, kā varētu veidot. Būs arī vēl viens ļoti līdzīgs materiāls, kur arī ir ļoti daudz aktivitātes, piemēram, bet to es tūlīt arī parādīšu. SPKC materiāli. Šos var arī pasūtīt, arī tādā fiziskā veidā, bet tad ir jābrauc pakaļ uz SPKC biroju, bet to izdarīt arī var bez maksas. Un šeit ir par seksuālu un reproduktīvo veselību un arī par infekciju slimību profilaksi. Ir dažādi materiāli. Šeit tajā ekrāna šāviņā ir tikai viens, bet viņi ir daudz, daudz vairāk. Tālāk ir SPKC mājaslapā arī atrodams, kur var atrast tuvākos HIV testēšanas punktus. Un šī arī ir viena no ļoti, ļoti noderīgām grāmatām, ar ko arī es strādāju, un arī es universitātes laikā mēs strādājām. Tur ir būtībā
seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības programmu. Un tur ir pa vecumu grupām sadalīts, tur ir dažādi veidi ieteikumi nodarbībām, kādas nodarbības mēs varam likt iekšā. Tur ir minējumi arī par to, ka nodarbībām pa vidu ir ļoti labi, ka varētu uztaisīt kādu aktivitāti, kādu ledlauzi, piemēram. Un, jā, šī grāmatiņa būs noteikti ļoti noderīga jums. Un tad vēl ir kontracepcija.lv, kur ir sīkāk par kontracepcijas metodēm, un tur ir arī fantastisks tests, ko var izpildīt jebkurš, gan jaunietis, gan arī pieaugušais par to, kur kontracepcija darbosies labāk tavā labā. Un pats pēdējais seksuālās un reproduktīvās veselības pētījums, kas notika Latvijā un tika publicēts 2023. gadā. Un šeit mēs varam iepazīties tieši ar Latvijas situāciju. Nu, tad pats īstenībā pēdējais laiks no manas puses ir, kas man liekas ļoti svarīgi arī pieminēt, ir kā darbinieks var pasargāt sevi. Un jums vienmēr jāatcerās par sevi, un vienmēr jāatcerās nospraust arī robežas. Parūpējieties par savām vajadzībām, atcerieties to. Nedalāmies ar savu personisko informāciju, ne grupu nodarbībās, ne arī viens pret viens, ja mēs runājam. Ja ir iespējas, supervīzijas, un supervīzijas tiešām ir ļoti laba metode, kā mēs varam izrunāt šīs lietas arī ar kolēģiem. Un atceramies arī pirmo psiholoģisko palīdzību ir iespējams iegūt zvanot uz skalpas krīzes tālruni, un jūs varat zvanīt arī uz bērnu un pusauģu uzticības tālruni, ja jums ir jautājumi tieši par pusauģiem vai par bērniem attiecīgi. Jā. Sirsnīgs paldies, Anī, par tiešām tādu skaidro un svarīgo pārskatu. Es domāju, ka ļoti daudz arī tās vietnes, ko tu norādīji, ir ārkārtīgi palīdzošas un noderīgas, vai ne, visā tajā kopējā procesā un zināt, kā tad rīkoties krīzes brīžos un strādājot arī ar prevenciju. Un tagad es aicināšu mums pievienoties jau atkal arī Gunitu, jo mēs esam nonākuši līdz jautājumu un atbilžu sadaļai. Un mēs esam tiešām saņēmuši arī vairākus jautājumus. Paldies jums par iesūtītajiem, un arī tūlīt es atvēršu tos un pajautāšu, un starp citu arī tos, kurus varbūt mēs nepaspēsim arī uzdot tagad, ja, tad tos arī vēlāk eksperti arī atbildēs uz tiem arī praktiskajā sadaļā. Tā kā tiešām milzīgs paldies visiem par iesūtīto, jāsaka, te ir gana daudz. Nu tad tā, ķersimies klāt. Kāds būtu uzskatāms negatīvs sarunas rezultāts? Jā, droši vien tāda negatīva saruna varētu būt tāda, ka mēs redzam šo te drošo vidi, par kuru Anī diezgan daudz arī runāja, bet jā, kad mēs aicinām viņiem arī uzdot šo te jautājumu, kad mēs esam radījuši šo te uzticamo vidi, un kad mēs iedrošinām viņus jautāt jebko, un tad, jā, varbūt uzdod to jautājumu, un speciālists beigās, varbūt kaut kā pasaka, kas tas par jautājumu, vai kaut kāda tāda negatīva reakcija no speciālista puses. Jā, tas varētu būt viena no tādiem. Tāda nosodoša, droši vien, kad arī reakcija attiecīgi. Un arī, īstenībā, ja speciālists ir noguris dienas beigās, tad tā atbilde arī varētu būt, kad būs tāda noguruša vai lēnīga attiecīgi, ko jaunietis arī var būt uztver tā ļoti personiski īstenībā tajā brīdī. Jā, tas ļoti svarīgi, kā var interpretēt arī varbūt to speciālistu atbildi. Tad ir jautājums, kāds ir likumiskais fons šobrīd attiecībā uz dzimumu attiecībām, cik gados drīkst un kad tas klasificējas kā mazgadīgo pavešana? Likums paredz, ka ar dzimumu attiecībās var iestāties no 16 gadu vecuma Latvijā. Un par mazgadīgo pavēršanu Gunita var precizēt, ja es gadījumā kaut ko ne tā izstāstu. Tātad šeit ir jāstāsta, ja ir no 16 gadiem, tas nozīmē, ka dzimuma attiecības var uzsākt 16-gadnieks ar 16-gadnieku vai 16 ar 17. Līdz ko būs 16, 18, tad 18-gadniekam var pateikt, tā var būt mazgadīgo tādu pavešanu, vai arī, ja būs 16 un 14 attiecīgi. Jā, tad ir jautājums arī ārkārtīgi būtisks, vai ne? Kā uzrunāt jauniešus veikt HIV testus? Par to runāt, un man liekas, ka netaisīt to tādu kā vienu lielu bubuli un tādu lietu, no kā baidīties, jo man liekas, ka tas ir tas, kas arī attur visvairāk jauniešus iet un mēģināt veikt šo testus, jo ir bail no tā rezultāta. Jo man liekas, ka sabiedrībā arī ir uzpūst, ka tas ir kaut kas ļoti slikts, ja ir HIV.
Bet tas jau viss ir kontrolējams mūsdienās un ļoti labi kontrolējams, tīpaši ātri tiek atklāts. Jā, kaut kādā ziņā mazināt to stigmu arī un izglītot, ka tas ir tā kā uztaisīt apmēram ikgadējo pārbaudi. Vai, tā kā, kad tas ir regulāri, mēs vienkārši tā ir vienkārši veids, kā mēs rūpējamies par sevi. Un tāda drošības sajūta pašam tad arī rasties kaut kā. Vai arī jūs kā eksperts varat sacīt to, ka, ja piemēram ir jauniešu klase vai bariņš, ar kuru jūs strādājat, un ka sākotnēji varbūt ir tā pretreakcija no jauniešiem, un varbūt negatavība runāt, piemēram, par tematiem, kas skar viņu tādu intīmo dzīvi, bet pārlaužot tās pirmās barjeras, ka patiesībā sakot, jūs atklājat, ka jaunieši ārkārtīgi daudz gan paši zina, gan grib izzināt. Ir tā, ka galvenais ir pārkāpt vai pārsist to čaumaliņu, un tad tur var atklāties absolūti burvīgas, fantastiskas lietas, ko īstenībā jaunieši zina un par ko interesējas. Ja? Un tur jau ir tā lieta, ka jauniešiem varbūt arī ir bijusi tā baila runāt ar pieaugušo ap to, jo par tādām lietām jau nerunā. Tādām lietām nedrīkst runāt, bet par tādām lietām drīkst runāt, par tādām lietām ir jārunā, un tīpaši ar mums speciālistiem jūs drīkstat to runāt. Jā, un arī pārlaužot to čauliņu, tad viņi arī ir tādi ļoti gatavi un arī atvērti šādām sarunām. Un tās diskusijas ar viņiem tiešām ir ļoti tāds arī interesantas. Un tiešām prieks dzirdēt arī, cik daudz viņi īstenībā zina. Tad jautājums arī šeit ir par grūtāko sarunu ar kādu klasi vai jaunieti par seksuālu reproduktīvo veselību, par to, kā tikāt galā. Šis būs jautājums, ko arī mēs īpaši iztirzāsim praktiskajā sadaļā, kur arī eksperti pastāstīs vairāk, jo tā saruna arī būs tāda, kas netiks ierakstīta, un tur arī varēs drošāk pārunāt šādas situācijas, kas ir bijušas, lai principā arī visi dati un visi tie stāsti ir tādā drošībā. Tā kā par to noteikti arī runāsiet nedaudz vēlāk. Tad vēl, kas varbūt ir biežākie jautājumi jauniešiem šobrīd attiecībā uz seksuālajām attiecībām un veselību? Šķiet, ka viņi daudz ko zina, bet kas ir tas, ko viņi nezina? Kas ir tas topiņš augšgalā un kas viņiem varbūt šķiet, ka viņi zina, bet viņi nezina? Man liekas, ka viens no biežākajiem jautājumiem, kas ir bijis, vai kaut kas ir normāli, kas ir gadījies ar mani. Jo tā kā tās lietas netiek runātas, tad viņi arī nesaprot, vai tas ir normāli, vai tas nav normāli. Par kaut kādām gadījumiem vai incidentiem, kas ir gadījušies. Tas ir tas, man liekas, pirmais, kas nāk prātā. Bet jebkurā gadījumā arī praktiskajā daļā jums būs jauniešu jautājumi īstenībā. Un tad arī jūs īstenībā redzēsiet, tad, kādi viņi ir. Man liekas, arī viņiem tie jautājumi daudz ir arī tieši, kā būt šīm drošām seksuālām attiecībām, piemēram, arī, tieši par prezervatīvu kaut kādiem varbūt situācijām, gadījumiem, kad viņi tomēr, vēlās šo informāciju iegūt. Jā, jautājums vēl, man šeit ārkārtīgi svarīgs, ko kāds ir uzrakstījis par kritiskās domāšanas attīstīšanu, lai jaunieši atpazītu vai maldinošu informāciju par seksuālo un reproduktīvu veselību. Ir skaidrs tas, ka vispār mēs dzīvojam tādā ārkārtīgi trauslātajā informatīvajā laikā, vai ne, kad par visiem jautājumiem principā ir vajadzīga tā kritiskā domāšana īpaši, kas attiec uz sociālo tīklu lietošanu, vai ne, jo atliek vienreiz atkal lietosim to burbuli, vai čaumalu pārplēst ar nepareizo algoritmu, kas stāsta nepareizu informāciju, un tā nepareizā informācija principā tad arī tādā ķēdītē nepārtrauc sasniedz to jaunieti, vai ne? Kā viņam teikt, ka nē, TikTokam nav taisnība, tomēr, jo tas ir grūti, vai ne? Tas ir sarežģīti, man liekas, tāpēc, ka pieaugušie pat iekrīt uz šo. Kādu mēs vēl varam jaunieši šeit vēl, man liekas, ka viņiem vēl vienkāršāk ir, bet mēs arī kā Papara dzied, man liekas, mēs mēģinām sociālos tīklos būt aktīvi, lai mēs esam viena no tām platformām, kas stāsta kvalitatīvu informāciju un arī nodarbībās, ja ir iespēja, tā kā es arī pieminu to, kad lūdzu izvērtējam visu informāciju, ko mēs lasam internetā. Jā, tā ir tāda izglītošana, kur nepieciešama visu laiku, jo tie jaunieši jau mainās un tai informācijai par seksuālo un reproduktīvo veselību jābūt visu laiku. Tad ir vēl, es nezinu, vai jūs varēsiet atbildēt uz šo jautājumu, vispirms tas ir vēl kāds speciālists, kurš var atbildēt par to, kura spirāli ir vislabākā 18 līdz 20 gadu vecām meitenēm. To jautā kāds skatītājs šodien. Kā jau es teicu lekcijā, visu mēs nevaram zināt. Es pieļauju, ka iespējams kāds kolēģis praktiskajā daļā varēs nokomentēt šo jautājumu.
mēs redzēsim. Es domāju, ka tur arī, protams, ir individuāli. Nevar pateikt, Jā. tagad visām 18 līdz 20 gadus vecām meitenēm šāda koncepcijas metode būs pareizā, jo tā tomēr ir individuāla lieta. Katram jāstāsta atkal pēc tā, kādas ir tās, kāda veida attiecības tās ir, kāds ir, piemēram, mēnešreizes, kā es minēju, kad, piemēram, var spirāli var padalīt šīs mēnešreizes sāpīgākas vai spēcīgākas. Nu, jā, tāpēc viens no arī, ko Anī minēja par šo koncepciju .lv, ka tur ir tas tests, ko var pamēģināt. Nu, tas varbūt var iedot kaut kādu arī priekšstatu. Bet jā, droši vien vajadzētu iet pie ginekologa un konsultēties. Jā, līdzīgi kā ar to HIV testu, vai ne, ka arī ginekologs ir tāds, speciālists, kas meitenēm ir svarīgs, principā visos vecumos. Tad ļoti tāds arī būtisks jautājums, ar kuru mēs varētu arī to jautājumu sesiju šobrīd noslēgt, ir par to, kā jūs iesaistiet jauniešu izglītības programmu veidošanā un novērtēšanā, lai tās maksimāli atbilstu viņu reālajām vajadzībām un uztvers īpatnībām. Nu, tas, ko mēs vismaz darām katras nodarbības beigās, ir dodam novērtēšanas anketas, un to mēs tiešām cenšamies cītīgi darīt katras nodarbības beigās, kur mēs pēc tam arī apkopojam un paskatāmies. Tur mēs varam arī paskatīties, kā viņiem tā nodarbība patika, kāds bija viņu zināšanu līmenis un kāds tagad ir zināšanu līmenis, un arī mēs paskatāmies par tiem jautājumiem, piemēram, un tie jautājumi un komentāri arī iedod to ieskatu, kas tad ir tās aktuālākās tēmas, un tas arī liek padomāt īstenībā par to, ka varbūt jāpadomā, un šis arī ir jāiekļauj, jo ir kaut kāds jautājums, kas visu laiku varbūt atkārtojas. Un arī svarīgi piebilst, ka šīs anketas ir anonīmas, tad mēs nezināsim, tur nav jāraksta viņu vārds, un tādējādi viņi arī var būt vairāk tādi atklātāki par savu, savām sajūtām par to nodarbību un tā. Jā, un arī daudz, kas arī sarunu gaitā kļūst krietni skaidrāks, jo bieži vien jau var pat ne no vārdiem, bet no acīm lasīt arī kādu informāciju, ko jaunieši varbūt grib pateikt, nevienmēr spēj, bet kas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir par to ieklausīšanos, vai ne, un sadzirdēšanu, un citreiz arī sadzirdēšanu to, kas ir sirsniņā, ne tikai vārdos. Nu, milzīgs jums paldies, un ja kādam ir vēl kādi jautājumi, jūs noteikti tos varat uzrakstīt, un tad vēlāk arī eksperti paskatīsies, vai tās var iekļaut arī tajās praktiskajās nodarbībās, tā kā tas ir ļoti svarīgi, un noteikti arī praktiskajās nodarbībās, tad jūs ķersieties klāt arī vairākiem būtiskiem tematiem, tostarp prezervatīvu lietošanas instrukciju, lomu spēles grupās un tādu reālu situāciju analīzi, balstoties arī tajā pieredzē, ko jūs paši, piemēram, esat pieredzējuši arī savā darbā. Es tiešām saku milzīgi paldies Anijai, milzīgi paldies Gunitai, jūs esat brīnišķīgas, paldies par to, ko jūs darāt, jo jūsu darbs ir ārkārtīgi svarīgs, ceru, ka jūs pašas arī to apzināties, jo jā, ļoti labi, jo tiešām tas ir tas stāsts, kas mūsu sabiedrība visā kopumā veido tiešām labāku, iecietīgāku, izglītotāku un saprotošāku, un arī māca sarunāties par tematiem, ko es pieļauju ļoti liela daļa arī sabiedrības, iepriekšējās varas ietekmēs un tajā situācijā, kādā mēs dzīvojam agrāk, vienkārši nav radusi runāt. Tāpat kā pateikt, piemēram, es tevi mīlu saviem vecākiem, ka tas ir jāmācās mums daudziem no jauna. Un šis ir tāds līdzīgs stāsts, tā kā paldies par to, ka jūs šodien šeit bijāt un dalījāties, un tad būs tagad tāds neliels pārtraukums. Pēc tam jūs vēl pagaidiet. Tad pēc pārtraukuma tad mēs atgriezīsimies ar ekspertiem, un ko vēl ir svarīgi arī pateikt, tā otrā daļa, ja šī būs pieejama arī atkārtojumā, jūs to varēsiet noskatīties un padalīties arī ar kolēģiem, tad tā otrā daļa netiks ierakstīta, lai tiešām saglabātu konfidencialitāti un lai viss būtu droši, un lai jūs droši var dalīties tiešām savā pieredzē. Tā kā jā, es gribu pateikt jums paldies, un tad es arī gribētu, lai jūs arī varbūt piesakāt tos nākamos runātājs. Jo man ir rakstīts tātad Edgars Melgalvis un Gatis Pavārs, un viņi arī ir eksperti. Tieši tā. Jā, viņi ir eksperti, jā, kas arī darbojas Papardu dziedā. Es pareizi sakoju, ne? Jā. Un, pasakiet vēl kaut ko labu par viņiem. Nē, Edgars un Gatis arī ir veselības veicināšanas speciālists, tāpat kā mēs, un Gatim ir 10 gadu pieredze šajā jomā. Tā kā uzdodat jautājumus, izmantojat iespēju tiešām uzdot jautājumus, jo viņš ir ļoti pieredzējis speciālists, un tāpat kā Edgars. Jā, jo viņi paši teica, ko tad viņi tā par sevi sacīts, es esmu eksperts, tāpēc mēs pasakām, ka viņi ir eksperti. Tiešām zinoši un absolūti burvīgi sarunas arī mums šeit bija aizkadrā, tā kā noteikti novērtēsim, ka mums tāda eksperti ir pieejama un izmantosim iespēju ar viņiem arī sazināties nodarbību laikā. Paldies jums liels un uz tikšanos. Tā tagad ir cik
būtībā pēc 7 minūtēm. Paldies!